Ar smiekliem un pamatīgu jautrību aizvadīts 3x3 sajiets Norvēģijā. Dziedot, dejojot, sportojot, radoši darbojoties un pats galvenais – iegūstot jaunus draugus, ar kuriem vieno mīlestība pret Latviju. Bergenes latviešiem, Eiropas latviešiem, visiem latviešiem pasaulē ir svarīgi apzināties savu identitāti, latvisko identitāti, piederību Latvijai un kas es esmu un kāpēc es esmu. Un 3x3 ar tādu bagātību, lektoru, ieviržu vadītāju, kas dalās savās zināšanās, kā man dalībnieki teica, tas bija kosmos. Rīts sākas pulksten 7:30, kad čaklākie dodas uz rīta rosmi. Tikko mēs pēc rīta rosmes visi čakli pastrādājuši, tagad dosimies peldēties uz fjordiem! Tā kā tā notiek mūsu rīti, mēs ceļamies agri, esam agrie putniņi, un pēc tam mēs dodamies visi aktīvi izbaudīt šo foršo ūdeni, fjordu ūdeni. Ūdens fjordos gan ir vēsāks kā ezeros, ap 15 grādiem. Katrai vecuma grupai ir savas ievirzes, taču sporta spēlēs piedalās visi. Teikšu godīgi, bija dažas tāpēc, kur mums ļoti labi gāja, dažas, kur mums negāja vispār labi. Bet mēs tā izsmējāmies un izvērtījāmies pa zemi, ka pats tāpēc tiesnesis tā kā mēma muti mūs filmē un smējās. Bet pēc tam viņš mums iedauz nepatīkams punktus, tāpēc mums patika citas lietas labāk. Arī paši ieviržu vadītāji ieradušies kopā ar ģimenēm. Vēlos būt kā dalībnieks un izbaudīt to laiku, kas man ir ārpus ievirzes. Tāpēc es izvairos no strādāšanas līdz naktīm un es braucu uz sajietiem tikai ar ģimeni. Viens pats es nebraucu, un tad tas ir tas laiks, ko es veltu ar ģimeni kopā. Tā kā ne visiem latviešu valoda ir dzimtā, tad apmācībai paredzēta atsevišķa ievirze. Lielākā daļa no dalībnieku ir tomēr norvēģi vai vispār ārvalstnieki no citām valstīm, kuri zina tomēr to valodu, un tas ir ļoti forši iepazīties arī ar citām kultūrām, kaut arī viņi visi ir dziļsirdīs latvieši. Vakaros tradicionāli ir gan dziedāšana, gan danči. Danco visi, pieaugušie bērni, ir vide, ir vienkārši fantastiska vide, kur notiek tas pašplūsmā. Tev nav jāsaka nekas kā vecākam. Kā tu, kā vecāks, vari iedrošināt bērnu būt tajā vidē ikdienā dzīvojot ārpus Latvijas ir ļoti grūti, jo tas ir vēl viens pienākums. Šeit, šajā latviskajā nedēļā bērniem tas bija pašsaprotami. Tās ģimenes, kuras reiz pabijušas 3x3 sajietā, atgriezīsies atkal un atkal. Latvieši.com speciāli RTV. Laba diena visiem!